Čau, čau, laipni lūgt atpakaļ mūsu podkāstā 2 par futbolu. Šodien mēs runāsim par Rekvišvili aiziešanu no Ogre amata un vēl par virslīgu. Jā, diemžēl sāpīga ziņa, ka Rekvišvili diemžēl aizgāja no Ogre. Protams, tas bija varbūt daļai arī gaidāms, jo bija Ogrei tiešām pirmais apas nebija tas labākais. Šobrīd pēdējā 10. vieta tabulā. Bet tiešām žēl, jo tāda sajūta, ka tas ir kļūst par Manchester United. Ja būs slikti rezultāti katru nedēļu, mums būs jauns treneris vai kā? Un tas tiešām Jā, tas gan. nesaprotams. Saprotams un nesaprotams, jo tā bija trenera lēmums, nevis pašu klubu lēmums. Bet arī augstā līmenī notiek tā, protams, kad atlaiž treneri, ja nav tie labākie rezultāti. Es domāju, tas ir diezgan loģiski arī. Bet, protams, varēja palikt arī līdz vasarai vismaz, vai pat vēl vairāk, jo tie rezultāti ar Rekvišvili varbūt arī nāktu vēlāk, jo viņam vajadzēja, protams, iespēlēties un ar komandu tur saspēlēties pašai komandai, bet Bet veiksmi viņam tālākajās gaitās. Jā, tiešām novēlam visu to labāko un lai izdodās varbūt kādā citā komandā vai citā līgā varbūt sevi pierādīt. Un kādreiz kas varētu būt kandidāts Ogre pamatsastāvā, uzbrucējiem, pamatsastāvā treneri? Jā, es teiktu, ir tādi divi varianti. Abi būs latviešu treneri. Es teiktu, Ervīns Pērkons. Man liekas, es uzskatu, viņš varētu, protams, būt, bet, kā kuram. Un otrs, protams, Jurģis Kalns, manuprāt, arī būtu ļoti laba izvēle, bet, redzēs. Par Ervīnu Pērkonu viņš varētu būt, bet, viņš ir labs treneris, bet Supernoviem tā rezultāti nebija paši labākie. Es domāju, arī Ogrei viņš nav pat labākā opcija. Tā kā vispār. Šo sezonu Supernovi ļoti labi iet. Pagājušā sezonu ar viņi bija, tu pats zini, nebija pats labākais klubs. Es neteiktu, ka viņas pagājušajā gadā sāka slikti to sezonu ar Pērkonu Supernovu. Viena no pēdējām vietām. Bet, protams, viņi gribēja kaut ko labāku un līdz ar to arī, atlaida, teiksim, tā treneri. Bet par Jurģi Kalnu tev tiešām piekritīšu, ļoti labs treneris. Viņš varētu spēlēt bet trenēt Ogrē. Bet cerams, ka arī būs, bet man ir vēl opcija, kas varētu būt. Vai pats Juris Skabāris atgriezīsies, dabūs to licenci un atgriezīsies. Vai arī līdz sezonas beigām varētu Denis Ostrovskis vadīt kā galvenais treneris, bet viss nāks no Juris Skabārda. Varētu arī. Es uzskatu, ka pagaidām gan jau, ka Denis būs tas aizvietotājs it kā, bet es domāju, ka Juris gan jau arī pārsvarā būs tas galvenais, kas runās ar spēlētājiem spēles laikā un vairāk viņus dzīs uz priekšu, bet es, ja godīgi, gribētu jaunu to galveno treneri. Jaunu? Juris jau pierādīja, ka viņš var dabūt uz tos tituls. Jā, bet es gribētu tādu pieredzi, tādu lielāku, es domāju, tiešām Kalns vai Pērkons, manā skatījumā būtu tādi labākie varianti, bet, protams, Juris arī var mierīgi atgriezties kā galvenais treneris, bet, Gaidīsim ar plašām rokām. Jā, protams. Bet tieši tā komentārā, kā jums šķiet, kas būs galvenais treneris Ogre, pēc jūs domājat? Jā, tieši tā ierakstiet arī to, un tad par virslīgu nedaudz. Par virslīgu. Jā, beidzies pirmais aplis, diezgan interesants, protams, bija, bet mēs vairāk varbūt par Rīgas derbiju. 3-3. Jā. Ļoti sīvs mačs. Jā. Tāds sajūta, kad būtu ielikts Nergals, nevis Maričs vārtos. Un nevis Zviedrs, bet pat Orols, ne kaut kāds trešais vārds. Steinbors. Rīgas vietā? Rīgas vārtos Steinbors. Skaidrs. Here we go. Pāvils Steinbors, tu Ogre, United, tas jau būtu perfekti. Tu Rīga FC. Here we go. Steinbors, deals done. Es domāju, tas nenotiks, bet jā. Galvenais treneris Pāvils Steinbors Ogre United. Es atdotu visu, lai tas notiktu. Es arī noteikti to nevēlos, bet jā. Labākais vārdsargs un treneris pasaulē. Par Ogri. Es pat domāju, ka varbūt Dainis Kazakēvičs varētu. Viņš tagad spēlē, viņš trenē Kazahstānā. Kazahstānā? Sieviešu kaut kādu komandu, tā kā viņš nepametīs tik augstu līmeni. Tas jau nav, manuprāt, augsts, bet labi, jā, protams, ka viņš tikai tā. Paprikolam, es tā domāju. Bet, Maņi. Jā, bet vairāk par to maču. Arī jāpiemina, ka RFS bija vadībā 2-0. Tā kā FC Riga ļoti veiksmīgi atspēlējās. Varslavas trāpīja tik smuku golu vienkārši. Jā. Tas bija top of the top. Jāpiemina arī Jānis Ikaunieks trāpīja golu. Jā. Tā kā, viņam arī pēc ilgākas pauzes viņš ir guvis vārdus.
Vāršlavāns, protams, es jau tikai tos latviešu spēlētājus uzteikšu vairāk, jo viņiem tā kā arī sakoja vairāk līdzi. Jā. Bet no ārzemnieki arī visi, gan Rīgas uzbrucēji, gan tur RFS ļoti labi spēlēja. Jā. 3-3. Es ļoti priecīgs par to rezultātu. Un runāt arī par virslīgu, pieslēgsies virslīgu fantasy. Pirmais ogre, ne pirmais, bet ogre nespēlēs tika virslīgu fantasy ar top punktiem. 6 punkti, kā ir to Kamakura. O. Kā Raidveks viņš vai bija ieliks un ļoti smuki nopelnīja. Smuki 6 punktus. Jā, viņam bija arī, jāpiemina nedaudz arī par ogres maču pret Jelgavu. Jā, bija labs mačs, bet, diemžēl, jā, tāds. Bet tas bija Rehavičs Vilijas sabrukšanas punkts. Bet, jā, tāds sāpīgs zaudējums 1-0, 0-1 spreizāk. Tā kā nepaveicās. Visi spēlētāji to darīja, visi Nikita darīja, ko varēja. Kamakura, Ziemels, visi darīja, ko varēja. Jā, pilnīgi visi centās, bet, diemžēl, jā, nepaveicās. Bet nekas, tad cerēsim, ka Ogrē veiksies turpmākajos mačos. Jā, šo sestdienu ir mačs pret RFS. Jā. Un traki būs. Būs gan jau, būs spraigs mačs, domāju, bet, protams, būs ļoti grūti Ogrē, ļoti grūti. Noteikti gaida vlogu par to maču. Jā, būs noteikti vlogs, bet, cerams, izdosies vismaz kādus vārdus, tomēr tas būs baigi labi. Labi, tad arī nobeigsim šo. Jā, tas tad arī būs viss, tiekamies citos video. Paldies, skatījāties. Atā.